Šis nav varbūt tas klasiskais gadījums, kad ēkās tiek ieliktas iekārtas, bet šajā gadījumā bija tā, ka ir nozīmēts, teiksim, iekārtu saraksts, kurš bija vajadzīgs, un atbilstoši tam tad tika veidot šī tehnoloģiskā ķēde un būvēts ēkas produktā nevajadzīga pārvietošana nepareizos virzienos, tad attiecīgi nerada šos papildus riskus. Jebkuru uzņēmumu mērķis ir pelnīt kaut kādu noteiktu naudu, tad šajā gadījumā šī vērtība ir faktiski tā automātiski viņa aiziet līdz galam un tie realizējās dzīvē caur šo apmierināto darbinieku. Viņš attiecīgi jūtās šeit labi, viņš ir drošs, viņam ir silts, viņam ir attiecīgs apgaismojums, viņam ir vieta, kur atpūsties, vieta, kur pusdienot, un viss šīs cilvēciskās normālās īpašības tiek ievērotas, un līdz ar to arī atdeva no viņa ir pavisam cita. Mums kā uzņēmumam ir ļoti svarīga lieta, kad cilvēks nevis parakstās darba drošības žurnālā, bet mums ir ļoti svarīgi, ka viņš izprot šo nozīmi, kad strādāt droši, tas ir viņa paša interesēs. Mums ir ļoti atbildīgs, profesionāli ziņā spēcīgs darba drošības speciālists uzņēmumā, kurš šīs lietas nepārtraukti un ļoti pedantiski uzrauga. Jā, mēs radīsim šo sapratni darba devējos, ka apmierināts darbinieks tā ir faktiski viena no galvenajām atslēgām uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Tad tā lieta stipri uzlabosies. Statistika ir diezgan nepatīkama tieši darba drošības ziņā. Tas nozīmē par ļoti būtisku, teiksim, kaut kādu problēmu šajā sistēmā. Un varbūt pat domāšanā.